Labdien, Audita akadēmijas studijā! Un šodien pie mums viesos ir Ilja Arefjevs. Ilja ir finanšu un investīciju nozares profesionālis ar ilgadēju pieredzi gan banku darbībā, gan investēšanā, gan uzkrājumu jomā. Un Ilja ir strādājis tādos uzņēmumos kā Nordea banka, Luminor banka, arī ir dibinājis ieguldījumu sabiedrību Vairo, un arī šobrīd ir apdrošināšanas kompānijas padomes loceklis. Ilja, mums ir prieks tevi redzēt. Sveiks! Labdien, apusēji! Un tas, par ko mēs šodien mēs runāsim par uzkrājumiem, par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un arī par to, kāda ir tad iekšējā audita loma šajās sabiedrībās. Bet, Ilja, mēs gribējām sākt ar tādu pašu sākumu un jautāt, kā tu nokļuvi līdz uzkrājumiem, kā tu nokļuvi līdz ieguldījumu sabiedrībām. Jā, nokļuvu es diezgan tādā dabiskā ceļā. Sākumā es studēju finanses, pēc tam sāku strādāt finanšu jomā, tad finanses man vienmēr bija ļoti tuvu sirdī. Tad es sāku investēt, un tā pirmā investīciju pieredze bija ļoti veiksmīga. Rīgas fonda biržā, kad vēl bija Latvijas Lati un tiešām tādi tolaik labi zinām Latvijas uzņēmumi, un tad es arī nokļuvu tieši profesionāla ziņā kāda ieguldījuma kompānija. Jā, ja mēs runājam par parastajiem cilvēkiem, par mums, kas ir tas grūtākais, kas mums ir, lai domātu domātu uzkrājumu virzienā? Jā, es domāju, ka viens ir ļoti svarīgi vispār sākt domāt par to. Jo tendence ir ļoti pozitīvas, arvien vairāk cilvēku domā, bet jebkurā gadījumā, ja mēs salīdzinām šos rādītājus ar citām attīstītākām valstīm vai valstīm ar lielāku atalgojumu, tur tādu cilvēku daudz vairāk, tur principā vairāk par pusi veido uzkrājums, un bezmaz vai trešdaļa vai pat vairāk veic investīcijas arī finanšu tirgos. Tā kā viens ir sākt domāt ļoti svarīgi, bet otrs arī kaut kādā brīdī arī jāsāk investēt, un tas ir visgrūtākais tieši sākt to darīt. Mhm. Un saki, kas ir tas nozīmīgākais no ieguldījumiem? Kas ir tas, ko es varu iegūt? Principā, protams, ka te būtu jāskatās, kas ir tas vēlamais mērķis. Tie mērķi maz atšķirties, bet te var iet arī to ceļu soli pa solim, proti sākumā ir jāizveido drošības pilvens. Un te jau, kā jau pats nosaukums saka, ka tas ir drošība, ir drošības sajūta, tas vienkārši pilvens kaut kādiem neparedzētiem gadījumiem. Un tad aiznākamais solis varētu būt jau veidot kaut kādu lielāku kapitālu, kaut kādam ļoti lielam pirkumam, varbūt kaut kādam nekustamajam īpašumam, varbūt kaut kādiem lielākiem dzīves plāniem, un tad var nokļūt arī līdz lielākam uzkrājumam, bet tas gan jau prasīs gadus desmitus. Saķi, kā tev liekas, kas ir tas solis, ko grūti spērt cilvēkiem tajā investēšanas pusē tieši, jo tu sākotnēji minēji, ka daudz par to domā, interesējās, bet ir jāsāk kaut ko arī darīt. Es domāju, grūtākais ir definēt mērķus, ja te ir tāda analoģija ar sportu. Pieņemsim, tu esi fitness treneris, atnāk pie tevis un saku, es pēc 3 mēnešiem gribu sev šitādus muskuļus. Ko tu man pateiks pretī? Jāpasapņo vai jāpastādā. Tieši tā. Tas nav īsti pareizi definēts mērķis. Līdzīgi ar uzkrājumiem. Mans mērķis ir pēc 10-15 gadiem izveidot kapitālu, kas būtu pietiekams vai nekustama īpašuma iegādē vai kādiem lielākiem dzīves plāniem, un es katru mēnesi esmu gatavs tur novirzīt kādu naudiņu un ieguldīt vienkārši akciju tirgu. Tas jau izklausās pēc pietiekami labi definēta mērķa. Līdz ar to tur svarīgākais, es teiktu, sākt tieši ar mērķi, nevis ar vēlmi domāšanu. Es gribu nopelnīt 40-50% gadā. Ja man nesanāk, tad investīcijas nav izdevīgas vienkārši. Un tad tas pirmais, kas mums jāizdara, tad ir jānoliek katram savs mērķis, ko mēs gribam sasniegt, un tad jau mēs varam attiecīgi skatīties, kas ir tās iespējas, kā mums pakāpeniski atliekot tur sakrāt, kur labāk. Jā, tā ir viena pieeja, kad apmēram zināt, kādēļ tas tiek darīts. Otra pieeja vienkārši sevi disciplinēt regulāri, atlikt malā kādu naudiņu un viņu ieguldīt. Protams, tas ir nedaudz grūtāk, ja tev nav tas mērķis definēts, tad tev sevi vienkārši ir jāimotivē to darīt, jo vienmēr naudu gribas iztērēt. Ja mēs runājam par organizācijām, kāpēc ir svarīgi organizācijām domāt par uzkrājumu veidošanu? Un ko tas vispār faktiski ietver? Kā to izdarīt?
Jā, tas ir ļoti, ļoti relevants komentārs. Organizācijām arī ir jādomā par uzkrājumu veidošanu, jo organizācijām arī ir svarīga tā drošības rezerve, drošības buferis. Protams, organizācijām ir nedaudz savādāka situācija nekā cilvēkiem, jo cilvēki var atļauties, nevis var atļauties, bet viņiem jāveido ilgtermiņa uzkrājumi. Organizācijas tomēr konkurē savā starpā, un ar to tas ir vienmēr tāda dilema, vai es ieguldu šobrīd attīstībā, lai nākotnē man būtu labāki biznesa rezultāti, vai tomēr es šobrīd vairāk veidoju drošības rezervi, jo nākotne var būt sliktākā. Bet jebkurā gadījumā arī uzņēmumiem ir jāveido vismaz drošības rezerves, lai tajā brīdī, kad tā nauda ir vajadzīga, lai viņi ir. Jā, bet ja nav tās drošības rezerves, kas ir tie riski, kas no tā var izrietēt? Es domāju, ka tie varētu būt visbēdīgākie riski, ka tā ir sākumā ir droši vien likviditātes problēmas, pēc tam varētu būt arī pat maksas nespēja. Vai uzņēmumiem ir kaut kāds procents vai kaut kas cits, kas būtu jāpatur un jāuzkrāj? Jo mēs esam runājuši, ka parasti esmu dzirdējis, ka mums ir jāuzkrāj šīs 3 mēnešu, 6 mēnešu rezerves mums kā privātpersonām. Kā ir ar uzņēmumiem? Tur ir kaut kāda arī šī mēraukla, cik vajadzētu tomēr būt uzkrātam. Jā, šeit droši vien tādas universālas receptes nebūs, jo uzņēmumi ļoti dažādi un viņi darbojas ļoti dažādās nozarēs ar sīvāku vai netik intensīvu konkurenci un arī darbojas dažādos tirgos. Ir uzņēmumi, kas nemitīgi aizņemas naudu un patiesībā tie uzkrājumi praktiski nav. Ir uzņēmumi, kas strādā ar tādu milzīgu peļņas pārpalikumu un principā tur ir cita problēma, kur tu naudu ieguldīt, tā kā es teiktu, tur tādas universālas receptes nav. Tad katrs skatās pēc savas situācijas un mērķiem. Jā. Un tu darbojies ieguldījumu sabiedrībās, vai ne? Ieguldījumu uzkrājumu sabiedrībās. Un tas, kas mūs interesē, ir, kas ir tie riski, ar kādiem saskaras pašas ieguldījumu sabiedrības? Jā, tad vienā pusē mums ir klienti, un droši vien tas nozīmīgākais risks ir ar kādām domām, ar kādu cerību vai ar kādu plānu pie mums vispār atnāk klienti. Es jau pieminēju piemēru, ka es vienkārši gribu sev uzaudzēt, pamatīgi uzaudzēt muskuļu masu relatīvi īsa laika perioda. Tad droši vien jebkurš tāds labs fitness treneris man mēģinās novirzīt atpakaļ uz pareiziem sliedēm, stāstot, ka principā tas galvenais mērķis ir rūpēties par savu veselību. Tu trenēsies cik tur gadus, tad tev viss kārtībā būs arī ar muskuļu masu, bet neviens man tāds ātrs rezultāts nesola. Un es teiktu, ja mēs runājam par tieši ieguldījumu pārvaldes sabiedrību attiecībām ar klientiem, ļoti svarīgi, lai klienti saprot, kādas reālas iespējas, ko sniedz finanšu tirgi pie zināma riska līmeņa. Tā ir viena tāda riska dimensija. Otra riska dimensija, ar ko saskaras pašas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības investējot naudu, ka tur ir dažādi arī tādi sistēmiski un mazāk sistēmiski riski, ka jebkurā gadījumā nauda ir pakļauta riskam, un svārstības ir neizbēgamas. Ja mēs atgriežamies pie piemēra par fitnesa nodarbībām, pieņemsim, tas ir normāli, ka cilvēks trenēs, viņš trenēs regulāri, bet tagad, pieņemsim, mums arī ir gripas sezona Latvijā. Cilvēks var saslimt. Tad viņam nāksies izlaist kaut kāds vairākus treniņus, varbūt 2 nedēļas netrenēties, un tas ir normāli. Droši vien pa šo laiku tā muskuļu masa varētu nedaudz sarukt, bet pēc tam atkal pie izdevības jāatgriežas pie treniņiem. Līdzīgi ir finanšu tirgiem un investīcijiem, ka nevienmēr būs viss tikai rožaini. Ilgtermiņā mēs skatāmies 10, 20, 30 gadu garumā, droši vien, ka investīciju vērtība pieaugs, bet ir iespējams kaut kāda brīža, kad tie tirgi ies lejā, un tas ir tas risks, ar ko arī saskaras ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un viņu klienti. Jā, un saki, kāda ir loma iekšējam auditam šo te risku atpazīšanā un arī novēršanā? Es zinu, ka iekšējā audita loma ir liela. Cita lieta, ka mēs taisam šo podkāstu visiem citiem interesantiem, un es baidos, ka liela daļa cilvēku vispār iekšējā audita loma ir diezgan tomēr neskaidra. Ja mēs runājam profesionālā valoda, un tā ir saucama 3. aizsardzības līnija. Tur 1. aizsardzības līniju var redzēt, ar viņu parasti tiek uzturēts kontakts, tie ir tie cilvēki, kas apkalpo arī cits cilvēks, savus klientus. Tā 2. aizsardzības līnija ir mazāk redzama, tie ir atbilstības cilvēki, kas ikdienā ar klientiem nekontaktējas, un tā iekšējais audits ir 3. aizsardzības līnija, ko vispār neredz klienti. Bet es nezinu to, ka tas darbs nebūtu nozīmīgs, tas darbs ir nozīmīgs, viņš ir diezgan liels, un patiesībā tā 3. aizsardzības līnija, iekšējais auditors arī nodrošina to, ka tie procesi ir adekvāti, un tas vērtējums ir tādā ziņā neatkarīgs no citiem šajos procesos iesaistītiem cilvēkiem. Un kā ir tieši ieguldījumu sabiedrībās?
tieši tajās sabiedrībās, kur mēs iedzīvotāji atstājam savus līdzekļus, lai uzkrātu, kā ir tur, vai tur ir varbūt vēl nozīmīgāka šī audita loma, vai kopumā šī domāšana par riskiem, vai tai tur būtu jābūt vēl spēcīgākai? Jā, tas tādā ziņā ir labs jautājums, vai iekšējā audita loma ir jābūt vēl spēcīgākai. Manuprāt, viņa jau ir pietiekami spēcīga un iekšējam autoram arī diezgan plašas pilnvaras. Ieguldījumi paralēlas sabiedrības arī oficiāli pēc revīzijas pakalpojumu sniegšanas likumā ir uzskatāmas par sabiedriskas nozīmes struktūram. Tāpat kā bankas, piemēram, respektīvi sabiedriskas nozīmes struktūra nozīmē to, ka šie pakalpojumi sabiedrība ir ļoti, ļoti nozīmīgi, jo principā ieguldījumi paralēlas sabiedrības pārvalda klientu naudu. Un ar to no šo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes ir lielā mērā atkarīga klientu labklājība nākotnē. Tā kā es teiktu, ka rezumējot, iekšējā audita loma šobrīd jau ir pietiekami liela. Viņa gan pieaug vēl, viņa gan ar tādu augošu tendenci, viņa paliek vēl lielāka, jo faktiski tas pats arī attiecas uz finanšu revidentiem. Finanšu revidentu loma tagad arī paliek tikai lielāka un regulējums paliek tikai stingrāks, bet tas pats arī attiecas uz iekšēju auditoru, uz iekšēju auditu. Un kurā brīdī, tavuprāt, iekšējais audits sniedz to reālo pievienoto vērtību? Vai ir kāds piemērs, varbūt, ar kuru tu vari padalīties? Jā, es domāju, ka tas notiek nepārtraukti, jo tas cikls nekad nebeidzas. Jo redziet, droši vien, kad viss sākās ar iekšējā audita plāna izstrādi, un plāna tiek definēts tas jomas, kas būs pakļauts intensīvam auditam no tuvākajā nākotnē, tad tiek veikts audits. Tad pieņemsim, ka tā ir ieguldījuma paralēlas sabiedrības strāda pie trūkuma novēršanas, plāns tiek koriģēts vai tiek strādāts pie jauna plāna, tiek sagatavota informācija par konstatētu trūkumu novēršanu un tam līdzīgi. Tā kā tik līdz iekšējais audits ķerās klāt pie darba, tad es teiktu, tas jau ir nepārtraukts process. Un es domāju, ka arī tā pievienota vērtība notiek nepārtraukti, nevis kaut kādā konkrēta brīdī vai datumā. Pieņemsim, pirms jāņem vai pēc jāņem, es domāju, tas tā gluži nenotiek, bet tā kā šis process notiek nepārtraukti, tad arī man ļoti gribās domāt, ka tieši arī tā procesa kvalitāte uzlabojas diezgan pakāpeniski, bet regulāri. Un ja mēs runājam par ieteikumu ieviešanu, cik svarīgi ieguldījumu sabiedrībā ir sekot līdzi tiem ieteikumiem, ko auditors ir sniedzis, vai tam trūkumu novēršanas plānam un sekot līdzi arī tiem ieviešanas termiņiem? Un vai ir svarīgi šo te arī sekot līdzi kādā elektroniskā vidē? Jā, šis jautājums pirmā daļa ir nedaudz tāda provokatīva. Protams, man nav iespējas pateikt, ka tas nav svarīgi. Ja jau iekšējais autors kaut ko iesaka, tas ir svarīgi. Cita lieta, ka mēs varam iedziļināties nedaudz tajā metodoloģijā, jo tie ieteikumi arī ar dažādu to svarīgumu pakāpi definēti. Tā kā ir ieteikumi, kas varbūt ir būtiski, un tas vērtējums tiešām var būt kritisks, un tas ir jāievieš diezgan ātri un droši vien bez jebkādām iebildēm, jo parasti arī puses vienojas par to, kad, kā puses saprot šo te ieteikumu. Tā kā es domāju, ka pieņemot to, ka tur pārpratuma iespējamība praktiski vairs nepastāv tajā posmā, kad iekšējā autora atzinums ir sagatavots, tad es teiktu, viss pārējais ir atkarīgs no tā, kas ir par trūkumu, kā viņš ir klasificēts, cik viņš ir būtisks un cik viņš ir ātri ieviešams. Vienmēr būs kaut kādas rekomendācijas, kas arī paliks rekomendāciju līmenī, jo nebūtu liederīgi tērēt resursus pilnīgi visu rekomendāciju ieviešanu, bet lielākoties, ja mēs runājam par tiem saucamiem trūkumiem vai rekomendācijām ar tādu pietiekami augstu nozīmīgumu pakāpi un ātriem izpildes termiņiem, parasti tos ievieš arī pietiekami ātri. Jā. Kopumā par iekšējā audita lomu tev arī pieminēja, kā tev liekas tajā nākotnē, vai tā mainīsies, stiprināsies, vai palielināsies, vai tieši pretēji samazināsies? Es skatos uz to holistiski, proti tas, ko es redzu Eiropā. Mēs runājam par Eiropas Savienību, jo redz, ASV ir cits regulējums, Britānija ir cits regulējums, cita vide. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad tas, ko mēs varam novērot pēdējos 11 gadus noteikti, ka tieši tas regulējums paliek arvien stingrāks. Principā pēc tas liels 2008-2009 gada krīzes regulējums paliek arvien stingrāks. Ja mēs runājam par saucamu pirmo aizsardzības līniju, kas tie kādreiz bija biznesa cilvēki,
cilvēki, ja mēs paraugāmies, kāda bija kādas bankas valdes sastāva kompozīcija, tur bija biznesa segmentu pārstāvji, pieņemsim, tur uzņēmuma apkalpošana, privātpersonu apkalpošana, vēl kaut kas, varbūt mārketings, tad juridiska funkcija, tur tehnoloģijas un tam līdzīgi. Ja mēs paraugāmies uz to pašu valdes kompozīciju šobrīd, tur ir pietiekami daudz riska un compliance cilvēku. Tā kā, riska un compliance cilvēki ir otrā aizsardzības līnija, riski droši var diskutēt drīzāk tā ar pirmu, bet tas, ko mēs redzam, ka tur jau, teiksim, tajā pārvaldības struktūra ir iestrādātas izmaiņas. Tas pārvaldības struktūras finanšu sektora ir palikušas konservatīvāks. Tas, ko mēs redzam, arī finanšu revidentiem ir uzlikti tādi nopietnāki pienākumi un daudz lielāka atbildība, kas finanšu revidents strādā akcionāru uzdevumā, iekšējais auditors padomas uzdevumā, un iekšējais auditors tādā ziņā arī ir daļa šis tendences, ka prasības, kas tiek izvirzītas iekšējiem auditam, paliek ar vien stingrāks, un iekšējais audits spēlē ar vien lielāku lomu. Bet tas, ko es gribētu teikt, skatoties holistiski, ka tie procesi Eiropas Savienības finanšu sektora ir palikuši daudz stingrāk regulēti visos līmeņos. Arī biznesa līmenī mēs pats paraugāmies uz tādu tipisku bankas valdes sastāvu pēc funkcijām. Okay. Ilja, mēs gribam tev teikt liels paldies par sarunu, bet noslēgumā gribam prasīt, kā tavuprāt vispār nākotnē attīstīsies šī uzkrājuma joma un arī varbūt uzkrājuma pārvaldes sabiedrības, kas ir tavs redzējums nākotnē un varbūt arī novēlējums vai kaut kāds aicinājums mūsu klausītājiem. Jā, vienmēr ir ļoti interesanti domāt un runāt par nākotni. Es domāju, mēs turpināsim redzēt šis te jomas demokratizāciju nākotnē. Demokratizāciju to, ka tie pakalpojumi paliek arvien pieejamāki plašākam klientu lokam. Ja kādreiz varbūt investīciju risinājumi bija kaut kas tāds ekskluzīvs, kas bija, tie investīciju risinājumi bija pieejami tikai īpaši turīgiem klientiem. Tie laiki jau sen ir pagājuši, tā kā to pakalpojumu demokratizāciju, es domāju, ka mēs redzēsim ar vien izteiktāko, būs droši vien arī sīvāka konkurence, ņemot vērā visu to mūsu pasaules digitalizāciju un mākslīga intelekta attīstību un tādas tendences klientu finanšu prātības, jeb iedzīvotāju finanšu prātības līmenis arī celsies, jo tagad daudz vairāk iespēju celt finanšu prātību, un tas kopā, man liekas, dos tādu ļoti pozitīvu impulsu arī uzkrājuma jomas attīstībai. Ilja, teiksim tev paldies, un tad arī novēlēsim visiem mūsu klausītājiem ņemt vērā Iljas padomus, sākt ne tikai domāt, bet arī faktiski jau investēt un domāt un uzkrāt tai nākotnē. Ne tikai privātu personām, kā mums, cilvēkiem parastajiem, bet arī uzņēmumiem. Paldies un uz tikšanos!